Par meistarību liecina klase, un mēs piedāvājam top 10 par pagājušās nedēļas skaistākajām, elegantākajām, labākajām epizodēm basketbola laukumā. Stimrola basketbola apskatā top 10. 10. vietā ātrākais gross šajā sezonā. Ainārs Bagatskis 3 sekundžu laikā pirmie 2 punkti Latvijas izlases mačā ar Gruziju. 9. vietā gross, kurš tika gūts 4 sekundes pēc spēles sākuma, un to paveic Andris Jēkabsons Baltikas mačā ar Vefvienību. Andris Jēkabsons, bet 8. vietu ir izpelnījis Uvis Helmans. Viņš saņēma bumbu Latvijas un izlases Zviedrijas spēlē no sākuma, nezinu, ko ar to darīt, bet pēc tam realizēja vienkārši lielisku 3 punktu metienu. Uvis Helmans. Numur 7. Arnis Vecvagars. Caurgājiens, ko viņš realizēja Latvijas un Gruzijas izlašu spēlē. Arņa tehnika ir vienkārši filigrāna, un to jūs varat labi redzēt atkārtojumā. Pretinieks mēģina kavēt šo metienu ar sodu, bet nekā, un bumba ir grozā 2 punkti Arņa Vecvagara izpildījumā. 6. vieta pagājušā nedēļā, tā ir lieliskā Aināra Bagatska piespēle, pēc kuras 2 punktus Latvijas un Zviedrijas izlašu spēlē gūst Uvis Helmans. Bet tiešām piespēle ir ko vērta. Ainārs Bagatskis. Numur 5. Aigars Vītols. Elegants caurgājiens Latvijas un Zviedrijas izlašu spēlē. Aigars Vītols, es esmu vienkārši neapturams. Bet 4. vieta mūsu top 10. Kā vienots veselums Latvijas izlase. Mačā pret Gruzijas izlasi mūsējā demonstrēja varenu cīņas par Latvijas izlase. Numur 3. Pirmais trīnieks Uvis Helmans. Caurgājiens mačā ar Gruzijas izlasi, kad līdz šī uzbrukuma noslēgumam bija atlikušas 10 sekundes. 3. vieta mūsu topā Uvis Helmans kā komandas līderis. 2 punkti mačā ar Gruzijas izlasi. Olēna Farma basketbolists Edgars Briņķis mačā ar Valmieru met pa grozu. Bumba atlec, viņš savāc to un gaisā gūst lielisku grozu. Edgars Briņķis, viņš ir izpelnījis 2. vietu Stimrola basketbola apskatā top 10. Pagājušā nedēļā 2. vieta Edgars Briņķis. Un numur 1. Tas ir Edmunda Valeko lieliskais dribls pāri visam laukumam un 2 punkti Latvijas izlases spēlē ar Zviedriju. Pēc Edmunda filigrānā stilā gūtā groza līdz pirmā puslaika beigām bija atlikušas tikai 0,1 sekundi. Edmunds Valeko top 10 pirmajā vietā.